Rakstīts, tu spēj izlasīt. Pasakiet mums priekšā, kas tur, manā redzī ir slikti, es no gaismas tumsā neredzu, ja? Tu redzi, kas tur rakstīts? Tas, zini, varētu būt šī vakara uzdevums, saprast, kas tur ir uzrakstīts. Kurš pateiks, kas tur uzrakstīts, mums liks saprast, ja? Varianti ir daudz un dažādi. Jā, labi, to mēs mēģināsim noskaidrot mazliet vēlāk, bet tagad... Can we go to the bridge? Can we take it to the bridge? Can we go to the bridge? Can we take it to the bridge? Let's go to the bridge. Get up and sit down. Sing songs, let's sing. Get on up, say get on up. Say still sing, let's sing. Hey, can we take it to the bridge? Y'all supposed to say yeah. Uz skatuves es aicinu Ventspils pilsētdomes priekšsēdētāju Aivaru Lembergu. Labvakar, mīļie ventiņi un viesi! Nosacīti var sadalīt cilvēkus divās lielās grupās pēc dzīves filozofijas. Ventspilniekiem svešā un ventspilnieku. Tā ventspilnieku svešā, priekš ventspilniekiem svešā filozofija ir. Viņi varētu teikt tā īsi, kas visiem saprotama. Kaut kaimiņam govs nosprāktu. Bet tā ventspilnieku filozofija ir pilnīgi cita. Ja ventspilnieks redz, ka Londonā ir skaists skateparks, tad viņš nolem, ka Ventspilī jābūt nesliktāks. Ja viņš Parīzē redz, ka tur ir planetārijas, tad viņš nolem, ka Ventspilī jābūt nesliktāks. Ja ventspilnieks redz, ka Vācijā ir mazbānītis, tad ventspilnieks uzbūvē šausmiešu dzelzceļu nesliktāku kā Vācijā. Ventspilnieka dzīves filozofija ir: ventspilnieki nedrīkst būt sliktāki kā vācieši, francūži, angļi, japāņi un ķīnieši. Ventspilnieki ir radītāji, bet viņi nav vieni. Mums ir daudzi sadarbības partneri, mums ir daudzi atbalstītāji, mums ir daudzi partneri un mums ir daudz ciemiņu. Esiet suvināti Ventspils dzimšanas dienā! Paldies, ka esat kopā ar mums! Paldies jums visiem, kas esat šodien kopā Ventspils 721. dzimšanas dienas svinībās. Un tie, kas ir ventspilnieki, zina, ka katra diena Ventspili iesākās ar pamošanos, ar rīta kafiju, brokastīm, ar došanos uz darbu. Normand, varbūt paskatīsimies, kāda ir viena diena Ventspilnieka dzīvē. Ar tādu